Sveicināts starp rindām, ar jums kopā ir Filips, un beidzot mēs esam ierastajā formātā. Tātad pēdējais Double Game Weeks pirms sezonas beigām, un šodien es jums ieteikšu galvenos spēlētājus tieši uz Double Game Weeku, nedaudz salīdzināšu tos ar savu komandu un pievienošu vēl komentārus. Sāksim ar vārdsargu. Tur diezgan vienkārši iespējams atpakaļ būs Polps, bet es visdrīzāk neriskētu, varbūt Dubravka, varbūt Petrovičs no Chelseas. Manuprāt, labākā izvēle būs Onana. Kaut vai Manchester United tiešām nesniedz to spēli, ko daudzi fani no viņiem sagaidā, un, protams, arī Edersons, kurš ir atpakaļ Manchester City un labas perspektīvas uz savām spēlēm. Aizsardzībā nedaudz sarežģītāk, manuprāt, must-have ir Joško Gvardiols ar izcilu sniegumu iepriekšējās nedēļās. Otrajā vietā laikam būtu Dens Burns no Newcastles, ļoti pieejama cena un arī perspektīva uz punktiem. Un trešais aizsargs nedaudz sarežģītāk, vai nu tas ir Chelsea assets, Manchester United assets, vai arī kāds no Tottenhamas, respektīvi Kukurēlijā, Pedro Porro vai Dalots. Viduslīnija var spēlēt ar 5 vidusspēlētājiem vai ar 4, atkarībā, ko jūs gribat izvēlēties priekšā. Mana izvēle ir uz 4 pussargiem, respektīvi Gordons, Johnsons, Sons un Palmers. Kāpēc tieši šie? Man liekas, ka Gordons ir stabila izvēle, Bruno Fernandes ir traumējies un vispār kopumā pēc Crystal Palace spēles man pazuda ticība Manchester United spēlētājiem. Es gribētu iekļaut Fodenu savā sastāvā, bet mans jāspēlē nedaudz nestandarti, tāpēc Johnsons un, kā parasti no Palmera, es īsti atbrīvoties nevaru. Tieši to pašu varu pateikt par Sonu. Uzbrukuma trīnieks, īsāks, lielisks sniegums. Mēs redzējām, ka izpilda arī 11 metru soda sitienus, neatkarīgi no tā, vai Wilsons spēlē vai nē. Ļoti laba forma. Džeksons otrajā vietā arī iepriecina ar rezultātiem, dubultā spēlē, ar viņu arī viss ir kārtībā. Chelsea kopumā sniedz patīkamāku futbolu pēdējās tūrēs. Un kā noslēgums, es diemžēl nevarēju atteikties no Haalanda, un viņš arī man dabūs triple kapteina apsēju, kas cerams man palīdzēs nedaudz izvirzīties starp rindām līgā un sasniegt Latvijas top 10. Laikam šis milestones ir labākais, ko es varu sasniegt šajā sezonā. Un tagad par nedēļas uzvarētāju. Iepriekš gribu atvainoties tiem 2 nedēļas uzvarētājiem, kuri nedaudz pazuda tulkojumā, bet precīzāk raidījumu nebija. Un viņi netika pieminēti, bet jūs tikat novērtēti manā sirdī, un viss ir kārtībā. Bet šobrīd nedēļas uzvarētājs ir Bigfoot Forest komanda Mārtiņš Zvaigzne. Paldies tev, Mārtiņ, ka esi kopā ar mums, atbalsta arī mūs citās platformās. Tātad par tavu komandu. Tātad vārdsargs Rāja 6 punkti, ļoti laba izvēle, tāpat arī difference makers Regilons, Gabriels un Joško Gvardiols ļoti laicīgi nopirkt šis aizsargs. Viduslīnijā mēs redzam Sonu, Gordonu, Saku un Palmeru. Standarta izvēle ļoti solida, kapteinis Haalands ar 42 punktiem un pārējie 2 aseti īsāks ar Gordonu. Apsveic tevi, Mārtiņ, paliec kopā ar mums, atbalsti mūs un turpini cīnīties pār starp rindām vietām augšgalā. Uz šīs nots mēs pabeigsim mūsu raidījumu. Tuvojās sezonas beigas, ir finiša taisne. Noteikti kaut ko izdomāsim speciālu mūsu uzvarētājiem. Tāpēc gaidiet mūs
pēc nedēļas sekojiet Anglijas līgai, noteikti arī Champions Līgas finālām un tiksimies ar jums nākamnedēļ. Visu labu!